Sveicināti! Tu klausies raidierakstu Naudas lietas, kur mēs tiekamies ar investēšanas un finanšu ekspertiem un runājam par investīcijām. Naudas lietas organizē Finanšu izglītības biedrība, kuras mērķis ir rūpēties, lai katram cilvēkam ir zināšanas, prasmes un arī pārliecība veidot savu kapitālu. Ilgtermiņā Finanšu izglītības biedrība stāsta un izglīto par ieguldījumu iespējām. Un esmu Alina Zela, personīgo finanšu mentore un arī finanšu pratības izglītotāja, un kopā ar mani Naudas lietās ir arī pastāvīgs viesis Vilhelms Karlsons. Sveiki, Vilhelm! Labdien! Nu ko, mēs esam vienā no pēdējām Naudas lietas epizodēm, un tu esi joprojām pasākuma vadītājs, un tu esi joprojām improvizācijas teātra aktieris. Bet kā tur ir ar tām investīcijām tagad? Nu, es esmu soļus 20 tālāk, kā tad, kad es mazs pīlēns, neinvestējošs pīlēns atnācu šeit uz šo podcastu, un drīz es jau kļūšu par gulbi šajā nozarē, plaukstu lēnām investīciju pasaulē. Tu tā aprakstīji, ka es pilnībā aizklausījos tevi, Klau, Vilhelm, mēs īstenībā ar tevi Naudas lietās jau izrunājām tik daudz tēmas. Mēs gan parunājām, kāpēc vispār ir nepieciešams investēt un kāds ir tas iegums no tā, ka mēs to darām ilgtermiņā. Mēs arī runājām par risku, mēs arī runājām par brokeri un arī pārvaldniekiem, runājām par fondiem, runājām par drošām investīcijām. Nu, mēs tā, es teiktu, esam tādu kā komplektu jau savākuši priekštopošā investora. Palika daži pēdējie momenti, un viens no viņiem ir ārkārtīgi nozīmīgs. Saprast, kur tad investēt? Akcijās vai obligācijās? Un kas vispār ir akcijas un obligācijas? Un kā saprast, kas ir tas, kas dara man? Ļoti labi jautājumi, un es ceru, ka mēs radīsim atbildes uz šajā turpmākajā, apmēram stundā, nezinu. Jā, tad šodien mēs runājam par finanšu instrumentiem, par akcijām un obligācijām, un pie mums ir eksperts, pie mums ir viesis Jūlija Bistrova. Sveika, Alfinoks partneri. Čau visiem! Sveika, Alina, sveika, Vilhelm! Nu, Jūlija, esi gatava mums stāstīt par akcijām un obligācijām? Es mēģināšu, bet es saprotu, ka man ir tas professional bias, tāpēc es mēģināšu runāt vienkārši. Jā, runāt vienkārši. Nu labi, bet man liekas, tas ir kā reiz tavs lauciņš, vai ne? Finanšu instrumenti, aktīvu pārvaldīšana, akcijas, obligācijas. Jā, tieši tā. Es nodarbojos ar aktīvu pārvaldīšanu un mēs ieguldām aktīvi. Tas nozīmē, ka mēs veidojam vērtspapīru portfelī, izvēlēties konkrētas akcijas. Tā kā ieguldām konkrētas uzņēmumus, nevis ieguldām indeksos un plašajā tirgu. Jā, un tad varbūt varam uzreiz adresēt jautājumu Vilhelmam ar tādu domu, ka viņš mums jau ir zinoši, jau gatavojās, un viņam jau ir kapitāls. Un, Vilhelm, ja tev būtu 10 000 eiro, kā tu sadalītu šo naudu savā portfolio, ko tu izvēlēties, akcijas vai obligācijas vai kaut kādu procentuālo sadalījumu, bet iedomājies, šeit nav pareizi, nepareizi, šeit ir vienkāršot, kā tu jūti, tā rīkojies? Šobrīd, kā es jūtu, un arī pēc visām sarunām, pēc visām raidierakstu epizodēm līdz šim brīdim, es laikam kaut kā uzskatītu sevi par tādu konservatīvāku no sērijas. Es pieņemu, ka tas būtu konservatīvāk. Un, teiksim, kaut kādus 70, varbūt, ja es justos ambiciozāks, kaut kādus 60% ieguldītu tādos kaut kādos ETF-os un fondos. Un tad ar kaut kādus 2% varbūt es atlicinātu kaut kādai izglītošanās naudai, spēļu naudai, vai kā pieredze rāda, iespējams suņu sacīkšu ieguldīšanā vai kaut kur tādā vietā, un tad pārējos, kas sanāktu kaut kādi 28 līdz 38%, tad es mēģinātu ieguldīt kaut kādās atsevišķās akcijās un kaut kādos tādos aktīvā, tie skaitās aktīvie, ja, tādi, mēģināt kaut kā varbūt aktīvāk investēt. Jūlija, tu kā profesionāls, kā tu tagad skaties uz Vilhelma plānu? Man liekas ļoti sapratīgs plāns. Man patīk. Man patīk arī, kā tu izvēlējies ETF-os. Man liekas, tas ir, ja nav liels kapitāls, tad tā ir ļoti sapratīga stratēģija. Jāsaprot tikai, kuros ETF-os vajadzētu ieguldīt un kādas tur komisijas.
Bet arī man patīk, ka tu gribi izglītoties un gribi saprast, ko nozīmē ieguldīt konkrētas uzņēmumus, kā pelnīt kopā ar viņiem un kā darbojas ekonomika. Jā, kopumā nezinu, vai suņu sacīkstas skaitītos, ka investēšanas veids, bet tā pamata doma, ka ir jābūt tiešām ļoti, ļoti minimālam procentam no kopējo portfolio depozīta, kur mēs esam gatavi izglītoties un kur mēs esam gatavi riskēt tik tālu, ka pat zaudēt. Un tas tiešām... Ja mēs skatāmies uz to, ka mēs tomēr ieguldam to naudu, kuru mēs esam nopelnījuši, strādājot, veltot savu laiku, tad, protams, mēs gribam, lai šī nauda pie mums arī paliek. Un no tāda skata punkta forši, ka tu esi ņēmis vērā to, ko mēs esam izrunājuši iepriekš, un ka tiešām nav tie 50%, ko es esi gatavs virzīt kaut kādiem riskantākiem ieguldījumiem, bet ka tiešām tie kaut kāds tur 1-2%, un tev ir skaidrs arī, ka tā nauda ir arī manī spēļu nauda, jeb iespēja izglītoties. Es varbūt vēl varu papildināt ar to, ka ir tāda vienkārša formula, vienkāršota, kā tad saprast, kādu procentu ieguldīt akcijas, kādu procentu konservatīvākos, piemēram, obligācijas, konservatīvākos vērtspapīrus. Tas ir 120 mīnus tavs vecums. Tātad, piemēram, ja tev ir 25 gadi, tad ir 120 minus 25, sanāk, ka 95% tu vari ieguldīt akcijās. Tas nozīmē arī kā akciju ETF-os. Tad pārējais, tas ir obligācijas, tā kā bišķiņ konservatīvāk. Tā kā, tas vienkārši varētu palīdzēt tām, kuram grūti saprast, kā sadalīt savus aktīvus, savu kapitālu un kā pelnīt vairāk. Sanāk, ja man ir 19 gadi, tad man katru mēnesi ir jāiegulda vairāk nekā man ir iespējams. Tas, protams, būtu overkill. Es teiktu, ka tas vienkārši palīdz aptuveni saprast tas robežas. Bet ļoti daudz ir atkarīgs arī no riska tolerances. Mums iepriekšējā epizode bija, vai ne, par to, ka ir grūti izturēt to tirgus svārstības, tad arī baigi daudz nevajag ieguldīt akcijas. Tā kā, lai būtu konservatīvi tie ieguldījumi. Tad mums tagad ir skaidrs, ka ir šī tāda kā formula, 120 mīnus tavs vecums, tad mēs varam saprast, cik daudz procentuāli mums būtu jāvirz akcijām, mums būtu jāvirz obligācijām. Es, starp citu, jūlijā jau neiekļaujos, man ir 100% akcijas, bet pēc vecuma man jābūt iekšā arī obligācijām, bet atkal tas iziet no tās riska tolerances. Bet, zin ko, nākamais es tomēr gribētu arī nedaudz izrunāt, kas tad ir akcijas, kas tad ir obligācijas, kur veidojas šis risks šiem abiem diviem instrumentiem un kāpēc man ir jāapsver, ka manā portfolio ir jābūt arī struktūrai, ka es veltu daļu akcijām, daļu obligācijām un, piemēram, ja sākotnēji veidoju portfolio tikai ar akcijām, tad man arī kaut kādā brīdī vajadzēs, ņemot vērā, ka es kļūstu vecāka, vajadzēs arī kaut kādā brīdī rebalansēt, jeb pāriet uz mazāk riskantāku stratēģiju. Tā kā, lai šo varētu visu aptvērt, kas tad ir akcijas, kas tad ir obligācijas un kā tur veidojās tas risks? Labi, akcijas tas ir, kad mēs pērkam akciju, mēs kļūstam par uzņēmumu īpašnieku vai līdz īpašnieku. Tātad mēs riskējam kopā ar citiem īpašniekiem un attiecīgi tas ir, mums nekas nav garantēts. Atšķirība no obligācijām. Obligācijas mums tomēr ir garantēts tas procentu maksājums un tad pamatsummas atmaksā. Akciju gadījumā mēs varam pelnīt ar dividendiem un ar akciju cenas kāpumu. Bet neviens ne otrs nav garantēts. Līdz ar to risks ieguldot akcijas ir daudz augstāks nekā, ja mēs salīdzinām ar obligācijām. Bet arī ienesīgums ir daudz lielāks, ja mēs ieguldam akcijas, salīdzinot ar obligācijām. Vēsturiski ASV tirgu tas, ja mēs neņemam vērā inflāciju, tas ir 10% gadā, kas ir, es teiktu, ka diezgan labs procents. Salīdzinot ar obligācijām, tur ir kādi 5-6% gadā.
Tā kā, ir vai ne, jūtama tā atšķirība. Tad runājot par obligācijām. Obligācijas mums ir garantēta, kā es jau teicu, tie procentu maksājumi un pamatsuma. Ko nozīmē obligācijas? Tad mēs dodam savu naudu, aizdodam savu naudu uzņēmumam vai valstī. Jo valsts arī diezgan bieži izlaiž obligācijas, arī mūsu valsts mums izlaiž obligācijas, un kā privātpersonam ir iespēja nopirkt krāja obligācijas. Un gan nopelnīt, gan arī atbalstīt mūsu valsts attīstību. Tā kā, jā, tas viss ir iespējams. Tad mēs aizdodam naudu uzņēmumam, uzņēmums ar to darbojas, ieguldā, ražo un sniedz pakalpojumus, un pēc tam ar nopelnītu naudu mums jau atmaksā to pamatsumu, to summu, ko mēs esam viņam aizdevuši, un arī par to maksā procentus, par to, kā viņš izmanto mūsu naudu. Un tas pats arī ar valsts obligācijām. Jā, kā es jau teicu, risks ir daudz zemāks, bet arī tas ienesīgums ir zemāks. Tā kā... Un tad, ja cilvēks ir gados jauns, kā viņš varētu attiecīgi saorientēties? Jo no vienas puses, jā, mēs varam ņemt vērā šo ienesīgumu, vai ne, Vilhelm, jā, kā ar akcijām tas vēsturiskais ir 10%, neņemot vērā inflāciju, bet savukārt ar obligācijām ir tie 5-6%. Tas varbūt ir viens, ko var ņemt vērā, tā kā topošais jaunais investors. Bet nākamais ir, kā saorientēties, izveidot šo te portfolio un saprast, kur vai akcijas vai obligācijas un arī kādā apmērā. Un viens tu minēji ir formulas, bet varbūt ir vēl kādi aspekti, ko jaunais investors var ņemt vērā. Es teiktu, riska tolerance. Ja, piemēram, cilvēkam nav nav komfortabli dzīvot, gulēt, ēst, kad tirgus krīt vienā mēnesī par 20%, tad akciju ieguldījumi akcijās, tad par to 100 reizes jāpadomā, vai tiešām tas ir vajadzīgs. Ar obligācijām tā tas nenotiek. Protams, ir riski, ka uzņēmums var bankrotēt, vai uzņēmumu var samazināties tā obligāciju cena, jo ieguldot obligācijas mēs arī pelnām gan ar procentiem, gan arī ar obligāciju cenu kāpumu. Bet, varētu būt tādi gadījumi, kad obligācija arī kritās, ja, piemēram, reitings samazinās, kredītreitings samazinās vai valsts vai uzņēmuma reitings. Tā kā, es teiktu, ka gan tā formula, gan arī riska tolerance. Un vispār ar obligācijām nav svarīga tā ļoti aktīva sekošana, es domāju, savam portfelim. Ar akcijiem tas varētu būt saistoši, ja, kā vajadzētu sekot, jo, lai tur viss denokristu līdz nulei. Es zinu, kur es varu nopirkt akcijas, kur es varu nopirkt obligācijas? Ar obligācijām ir bišķiņ grūtāk. Es teiktu, ka privātu investoram viss tā kā pieejamākās ir tieši krāja obligācijas. To var nopirkt caur mājaslapu krājobligācijas LV, sākot ar 50 eiro. Ja mēs runājam par uzņēmumu obligācijām, tad to var nopirkt arī caur savu banku parasti. Tur ir vērtspapīra konts un arī ir obligāciju saraksts. Bet bieži vien viņi nav... viņi ir biržā, ja mēs runājam par Baltijas obligācijām. Viņi ir biržā, bet netiek aktīvi tirgotas. Un līdz ar to tur jābūt diezgan bieži ar brokeru kontaktā, lai saprastu, kad kāds pārdod obligācijas. Bet bieži vien iegulda tieši emisiju laika, kad uzņēmums tieši emitē obligācijas, un tad var pieteikties un nopirkt. Bet ir tā, ka ar obligācijām, ar uzņēmumu obligācijām ir nepieciešama daudz lielākas summas. 5,000, 10,000, 100,000. Un, jā, līdz ar to tas ļoti ierobežo ieguldījumus obligācijas, jo tu nevari uztaisīt diversificēto portfeli ar 1-2 obligācijām. Tā kā, jā, ar to ir grūtāk. Ar akcijām šoreiz daudz vieglāk. Viņas ir daudz pieejamākās.
Nu, ja es manifestēšu to, Alīnas iedomājies, ja tev būtu tagad 10,000, tad man viena obligācija, 2 obligācijas varbūt šeit sanāk. Jā, un tad sanāk izriet no Jūlijas teikt tā, ka viena ir riska tolerance, nākamais ir, kas ir tas, ko jaunais investors var ņemt vērā, veidojot savu portfolio. Viens ir riska tolerance, nākamais, cik daudz laika viņš ir gatavs tam veltīt, jo, kā tu minēji, ar obligācijām mazāk tas prasīs laiku, ar akcijām ir jāseko līdz portfolio. Nu, un trešais ir tas kapitāls, jā, cik daudz līdzekļi man ir, jā, lai es varētu iegādāties instrumentus. Bet man ir jautājums, kas veido šo cenu obligācijām 5,000, 10,000, 100,000? Kāpēc obligācijām ir tāda vērtība? To nosaka uzņēmums, emitējot obligācijas kopā ar savu konsultantu. Un bieži vien, kāpēc ir tādas summas? Jo īstenībā, lai mazinātu investoru skaitu, obligāciju investoru skaitu, jo tas nozīmē diezgan lielu papīru darbu. Un bieži vien tie uzņēmumi, tīpaši ir liels slaidens, 50 miljoni, 100 miljoni, tas ir bieži ne par Latvijas uzņēmumiem, bet piemēram par Rietumē Eiropas, un tad viņi domā, piemēram, tikai par investoriem, kas ir institucionāli, tas ir pensiju fondi. Tā kā viņi vispār nedomā par privātiem investoriem. Viņam tā kā, nav tas interesanti, jo tas viņam uzreiz tā kā svarīgi pārdot lielos apjomos. Ir vēl otrā galējība, tas ir penny stocks, kur viena akcija maksā mazāk kā €1. Un, bet tur ir ļoti daudz spekulācijas ar to. Un, bieži vien tie uzņēmumi, kuriem ir penny stocks, viņi nav kvalitatīvi. Tā kā, ir arī savas nianses. Uz maksāt nespēja robežas, jā? Tur jāskatās, bet bieži vien jā. Jā, un starp citu arī sanāk Vilhelm, no tā arī izriet, ka ir jāpaskatās arī, kāda ir instrumenta vērtība, un ja instrumenta cena, piemēram, akcijas cena ir ļoti, ļoti pievilcīga, jā, tur, teiksim, līdz $5 viņu maksā, jā, vai līdz $10, tad arī jāpaskatās, kas šim uzņēmumam ir, kādi ir viņu finanšu rādītāji un kāpēc akcija vērtība ir tik zema. Jā, sanāk pareizi tā? Es neteiktu, ka mums jāskatās tikai uz akciju cenām. Tas ir, ja mēs runājam par kapitāla lielumu, tad jā, šeit šīs faktors jāņem vērā. Bet šis nav tas nosakams, tas galvenais faktors, no kurā vadīties, izvēloties konkrētus uzņēmumus. Tā kā tur ir daudz vairāk citu svarīgāku faktoru, un viens no tiem ir uzņēmuma finanšu stāvoklis, piemēram. Tā kā finanšu stāvoklis, vadības komanda, nozares attīstība un kādi riski ir uzņēmumam, tā kā tas būtu daudz svarīgāk. Jā, finanšu lēmumu pieņemšanai, jā, bet tā doma bija no manas puses, ka ja tu ieraugi, ka akcija tirgojas, nezinu, tur par €1, tad ir jāpaskatās tos finanšu atskaites, jāpaskatās, kas tur notiekās, jā? Noteikti, bet, jebkurā gadījumā vajadzētu skatīties. Okay. Bet tas nenozīmē nepieciešami, ka tāda sanāk uzņēmumi arī loģiski ir dažādos žanros, vai ne, un spēj dažādi, teiksim, ir arī uzņēmumi, es pieņemu, kas pat ja viņiem ir tās akciju cenas tur zem $1, tas uzņēmums jau, viņš automātiski skaitās tā, ka viņš tā kā straglo, ka viņam viss potenciāli ir slikti, vai ir uzņēmumi, kas tieši uz tāda viļņa arī ļoti veiksmīgi peld cauri? Es domāju, ka mēs nevaram tā uzreiz pateikt. Okay. Tur jāskatās. Tas noteikti nav noteicams faktors, kurš nosaka to uzņēmumu veiksmīgumu vai nē. Bet vienkārši ar tiem penny stocks jāuzmanās. Tā kā, jā. Labi. Mēs esam, man liekas, pietuvojušies jau tādām kā arī stratēģijām vispār. Tad kā saprast, kādu stratēģiju izvēlēties? Jo pirmais, kas jau ir skaidrs, ka instrumentiem ir dažāda vērtība, ka ir instrumenti, kas ir domāti institucionālajiem investoriem, jā, kas ir domāts man kā individuālim investoram. Labi, es jau uzzināju par penny stocks, un ar tiem ir jāuzmanās, bet kādu tad vispār stratēģiju izvēlēties, kādas vispār stratēģijas pastāv, kuras investors var ņemt vērā, veidojot savu portfolio? Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un es varu saprast,
cilvēku jūtas, kad viņš atver to vērtspapīru kontu un aiziet savā brokeri un tad redz tur tūkstošiem uzņēmumu. Tad kuru izvēlēties? Un ir vairākas stratēģijas, par kuriem varētu padomāt. Pirmā ir, es teiktu, es jums šodien pastāstīšu par populārākām un varbūt saprātīgākām. Tad pirmā ir eksperta stratēģija. Tas ir, es teiktu, vislabākā un tas ir, kāpēc tā ir labāka. Tad jebkurš no mums, vai gandrīz jebkurš no mums ir eksperts savā nozarē. Un viņš vai viņa vislabāk saprot, kas tur notiek. Kurš uzņēmums ir labāks par citiem, kā viņš attīstas, vai pieprasījums pēc viņa produkcijas pieaug, vai tieši otrādi samazinās. Piemēram, zobārsts, viņš ļoti labi zina, kas notiek zobārstniecības nozarē ar tiem implantiem, piemēram, un tā tālāk. Tad viņš tiešām var saprast, tātad, kurš uzņēmums ir labāks par citiem, kur ir labāka kvalitāte. Un, piemēram, vai breketēm ir kāds aizstājies vai ne. Piemēram, tas bija pirms dažiem gadiem. Tur viens uzņēmums ļoti izauga, jo tas bija tā kā aizstājies, piegādāja to aizstājēju produktu breketēm. Tad kāds cits ir loģistikas speciālists, viņš ļoti labi zina, kas tur notiek ar kravu plūsmu un, piemēram, tas nemieri tuvajos austrumos, kā tas ietekmē nozari un viņš tieši zina, kurā brīdī var nopelnīt. Un tā tālāk arī būvniecības nozares darbinieki arī viņi saprot, kurš materiāls ir labāks, kurš liktāks, kāds uzņēmums to ražo. Un visi tie uzņēmumi, viņi, ne visi, bet ļoti daudz kotējas biržā. Vai tas noteikti zīmols pieder uzņēmumu, kas kotējas biržā. Un tad var ļoti labi saprast, kas notiek, un tad arī ieguldīt. Tad tā būtu viena stratēģija. Tā kā, otrā stratēģija ir, ka mēs esam kā lietotāji, un mums ir zināšanas, kas notiek ar produktu ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju, kas viņiem, vai mums joprojām patīk šīs pakalpojums un produkts, tad mēs arī varam argumentēti domāt un runāt par uzņēmumu. Vai tur ir vērts ieguldīt vai nē. Ja mēs runājam par praktiskiem piemēriem, ja mums ir mašīna, tā nav elektriska, tad mēs, piemēram, virsos varam aizbraukt un aizpildīt mašīnu, aizpildīt degvielu. Un tad vai Svetbank, vai mums joprojām tas patīk, un vai mēs esam gatavi ieguldīt. Un, piemēram, tas nozīmē, ka mēs maksājam paši sev, jo mēs esam uzņēmumu līdzībešnieki, un mēs saņemam dividendes no uzņēmuma. Tā kā, arī ja cenas aug, tad mums nav tik sāpīgi, jo mēs maksājam sev, principā. Vai elektroenerģijas piegādātājs, piemēram, Ignitis vai Enefit Green, mēs varam kļūt par viņu klientiem un arī par viņu investoriem, tā kā par līdzīpašniekiem. Tad mēs maksāsim paši sev. Un vai arī tas varētu būt globāla prece kaut kāda vai pakalpojums Google, Microsoft. Mēs visu to izmantojam ļoti labi. To var pielietot praksē. Tā kā, es vienā no epizodēm jau stāstīju, ka man bērni iegulda, un viņiem tieši ir tā lietotāja stratēģija. Tur, piemēram, spēlē Roblox, ieguldam Robloxā. Spēlē Minecraftu, kam pieder Minecraft? Microsoftam pieder. Tā kā, ieguldam Microsoftu. Tur Apple produkciju lieto, ieguldam Apple. Tā kā šī ir ļoti vienkāršota stratēģija. Tā kā, ko var pielietot. Un trešā, par ko varu pastāstīt, tā ir dividendžu stratēģija. Tad ļoti daudz cilvēkiem patīk, kad nāk naudas plūsma banku kontā, un tad viņi ieguldā uzņēmumus, kuri maksā ļoti dāsnas dividendes. Un, tad vienīgi nevajadzētu aizmirst ieguldīt, reinvestēt tās dividendes. Tas saucas par dividendžu aristokrātiem. Tie uzņēmumi, kuri maksā ļoti augstas dividendes un visu laiku paaugstina arī tos. Tas nozīmē, ka
Uzņēmumu neiet slikti, un viņš var atļauties. Tā kā, jā. Tev kāda stratēģija jau uzrunāja? Zini, kā varbūt Vilhelm tagad apdomā par to, vai viņu kāda stratēģija uzrunāja, bet es gribu mūsu klausītājiem atgādināt, ka visas investēšanas stratēģijas ir saistītas ar zaudējumu risku, un nekas no tā, ko mēs runājam raidierakstā naudas lietas, nav jāuzskatā par ieguldījumu padomu. Katrs pats personīgi ir atbildīgs par saviem finanšu lēmumiem, un saturs, kuru mēs veidojam, ir domāts izglītojušiem nolūkiem. Un tagad, Vilhelm, tev bija laiks padomāt. Man bija, es aktīvi domāju, jo mēs runājam par aktīviem šodien. Man laikam tuvākais būtu lielā mērā, es noteikti esmu mazāk jomās varbūt eksperts, kā es ikdienā lietoju dažādus produktus. To pašu tur, es nezinu, Apple, Microsoft, vēl kaut ko. Bet man uzreiz līdz ar šo ir tāds kaut kādas pārdomas par to, vai tikai tāpēc, ka es kaut ko lietoju un man patīk, tas jau nevienmēr nozīmē, ka šis produkts vai šī kompānija iet izaugsmē. Man ļoti varētu patikt šo krūzīšu ražotāji, es dievinu viņu krūzītes, bet tā kompānija riktīgi slīd lejā. Par spīti tam, ka viņi turpina izdot produktus, kas man kā individam vienkārši liekas absolūti burvīgi. Un tad es prātoju, vai šī pieeja nav tāda bišķiņa, es nezinu, tāda no sērijas naiva gandrīz, vai atbalstīšu savu čomiņu, un ar čomiņu es domāju krūzīšu rūpnīcu, bet tāpēc, ka man patīk viņi, bet tā ir naudas zaudēšana. Jā, man liels prieks, ka tu tieši par to runāji, un labi, ka Alīna uztaisīja to atrunu. Tas viss nav rekomendācija, un tas viss ir saistīts ar riskiem. Un, jā, lietotāja stratēģijas gadījumā tur riski ir diezgan lieli. Bet nevajag arī darīt tā, par krūzēm man patīk, bet es tikai man viens arguments galvā, kā man patīk, un vispārējo es neko neskatos. Protams, kādu minimālu finanšu analīzi vajadzētu uztaisīt, apskatīt gada pārskatu, apskatīt to cenu dinamiku, jo tur bija, nezinu, viena līmeņa, tad pēkšņi kāds uzplaukums, un tad varētu būt atpakaļ. Tas pēc tā uzplaukuma, kā ar mīmu stokiem, ir vēl arī tādas akcijas, mīmu akcijas. Protams, tā būtu ļoti naiva pieeja tikai uz šo, un vai es nezinu, viņš man patīk, un tā kafija man viņu uzrunā, un viņiem dod atlaides saviem akcionāriem. Bet, jautājums, vai kā uzņēmumu klājas, un kas notiek ar akciju cenu. Tā kā, protams, jāskatās, tas ir tikai, es teiktu, ka in general, vispārīgi tā stratēģija, bet tad būtu jāiet tālāk un jāskatās, kas notiek ar uzņēmumu, reāli. Tad vienkārši bišķiņi palīdz tu ierobežot un uzņēmumu loku, ar ko tālāk rēķināties un tad skatīt dziļāk. Jā, tas ir tāds virziens, jo īstenībā Jūlija jau pareizi pateica, ka tajā brīdī, kad investors atver vaļā brokeru kontu vai ieiet skrīnerī un ierauga 1000 akciju uzņēmumu, kas piedāvā, un viņš vienkārši apjūk, un tā pirmā doma ir aiztaisīt ciet. Un tajā visā, kuru paņemt no visiem. Un tā stratēģijas, ko Jūlija apzīmēja, tas iedod to virzienu. Tas tiešām sašaurina to uzņēmumu akciju loku, kuru es varu vērtēt. Jo man liekas, varbūt Jūlija var man izlabot, man liekas, Warrens Buffets ir teicis, ka jāiegulda tur, kur tu saproti. Tas ir vissvarīgākais princips. Es noteikti tam 100% piekrītu, un man liekas, ka tas attiecas gan uz vērtspapīru, konkrētu vērtspapīru, vai mēs saprotam, kas ir obligācija, vai mēs saprotam, kas ir akcija un kāda riski ir saistīti ar to. Un, vai mēs saprotam, kas ir atvesināti vērtspapīri, ja nē, tad noteikti nē. Un tas pats ar uzņēmumiem. Tad mēs, piemēram, par Teslu. Mēs zinām, ko uzņēmums dara,
un kā viņš pelna naudu, bet jautājums, vai visi ļoti labi apzinās, ka uzņēmums ir lielā mērā atkarīgs no subsīdijām. Gan ASV, gan arī citās valstīs, jo tas maši elektrokāri viņi ir ļoti lielā mērā subsidēti. Kas notiks, ja valsts pēkšņi pārtrauks tas subsīdijas, kā uzņēmumu ies? Tā kā, tiešām jāsaprot, ar ko uzņēmums nodarbojas un kādi ir riski. Tātad es teiktu, tas ir pats galvenais princips, no kura vadīties. Jā, tad sanāk, mēs sašaurinājām sev izvēles iespējas, ar to, ko mēs saprotam, ar to, ko mēs zinām, ar to, ko mēs lietojam ikdienā, ar to, piemēram, to pašu dividendu stratēģiju, kur mēs gribam piekopt, mēs vienkārši samazinājām tās izvēles iespējas, bet nākamie soļi ir jau pētīt. Ja, un skatīties, kas ir apakšā. Un, man ļoti patika, kā Jūlija minēja šo piemēru par saviem bērniem. Ja, bērns lieto, un attiecīgi arī tā ir tā izvēle, ko paņem savā portfolī. Es saprotu to produktu, es viņu lietoju. Es arī maksāju pats sev, ja, tā kā ņemot vērā, ka šo produktu lietoju. Man arī ģimenē ir līdzīgi. Mums ir Eiropas ražotāja, jahtas ražotāja akcijas, un atkal mēs esam burātāji. Mēs saprotam burāšanas tēmu, mēs saprotam jahtas. Un mums ir skaidrs, ka jā, šim uzņēmumam iet labi un arī turpmāk ies labi. Arī atkal ne tikai tāpēc, ka mēs izmantojam šīs jahtas, bet arī tāpēc, ka finanšu pārskati rāda uz to, ka viņš ir tirgus līderis. Ja, un ka viņš ir ieņēmis tādas ļoti stabilas pozīcijas. Un varbūt, Vilhelm, mēs varam uzdot Jūlijai nākamo jautājumu. Tad mēs sašaurinājām tās izvēles. Ja? Bet kas ir nākamais, ko vēl ņemt vērā? Viens, ko Jūlija jau minēja, tās finanšu atskaites. Ja, gada pārskats. Un ja ir, tad arī ceturkšņa finanšu atskaits. Yeah. Tas ir viens, jā, varbūt uzjautājumi, kas ir vēl tas, ko ņemt vērā. Visu izvēle ir sašaurināta, jā, tā kā es sev atlasīju krūzīšu, ražotāji atlasīju sev vēl kaut ko tad nākamo man kā investoram darīt un kā izvēlēties. Es teiktu, vēl svarīgs faktors ir globālas tendences. Tas ļoti palīdz uzņēmumam iet uz augšu vai tieši otrādi. Uzņēmums var noslīd lejā, ja tas globāla tendence ir iet pretēji uzņēmuma biznesam. Piemēram, pusvadītāju ražošana klājas ļoti labi pēdējo 10 gadus laikā. Tur viss sektors vienkārši gāja uz augšu, jo mums bija vispārēja digitalizācija. Mums pēdējā gada tas ir, pirms gada tas noteikti bija tas mākslīga intelekta bums. Tas viss ļoti labu atbalstu deva tiem uzņēmumiem, kuri darbojas šajā nozarē. Un, uzņēmums varētu būt izcils pēc finanšu rādītājiem, pēc vadības komandas, bet ja nozarē viss slikti, tad tur neko nevar padarīt. Un, labs piemērs ir naftas nozarē. Tad, kad naftas cenas bija gandrīz 0, tas bija 2020. Gads, neviens nevarēja uzminēt, ka tā tas būs. Un, protams, tur jebkurā ražošana bija zem paša izmaksas. Un, visiem naftas uzņēmumiem bija grūts gads, gan arī akciju tirgos, gan arī finanšu ziņā. Tā kā šis ir ļoti svarīgs faktors, kuru jāņem vērā. Bet tas arī nav ļoti grūti diezgan viegli var novērtēt. Ja mēs salīdzinām ar finanšu pārskatiem, ja tur bišķiņ kaut kādam zināšanam jābūt, kas ir uzņēmuma parāds, kā aprēķinām rentabilitāti, bet šajā gadījumā diezgan vienkārši var novērtēt, vai uzņēmumi tas ir labi, kas notiek pasaulē, vai tieši otrādi. Tā kā, es teiktu, ka šis ir nākamais svarīgākais punkts. Tātad, mēs sašaurinām plus mīnus līdz vairāk plus kā mīnus līdz uzņēmumiem, kurus mēs atpazīstam, zinām, tad palūkojam kaut kādas globālās tendences. Proti, pat ja ogļuraču uzņēmumiem šobrīd iet labi, visticamākais tā nav ilgtermiņa opcija, es pieņemu. Labi, kas tālāk? Vai ir vēl kāds tālākais filtrs? Es teiktu, ka tā ir uzņēmuma vadība. Cik, piemēram,
ja mēs ejam jau dziļāk un skatāmies, kurš cilvēks, kas tas par cilvēku, kurš vada uzņēmumu, kāda viņam ir pieredze un cik ilgi viņš ir pie stūras un kā uzņēmumu klājas par šo periodu. Tā kā, ir visādi gadījumi, arī nevisai ētiski, kas notika ar valdes priekšsēdētājiem, tas arī ietekmēja uzņēmumu. Tā kā, tā korporatīvā pārvaldība ir svarīga, uzņēmuma caurspīdīgums, vai visu var dabūt, visi cipari ir redzami un skaidrs, kur viņus atrast. Tā kā tas viss tā korporatīvā pārvaldība, viss tas kopums, kas ir gan valde, gan padome, ka tur viss ir skaidrs un viss ir caurspīdīgs. Tā kā, jā. Man radās jautājums, nezinu, Vilhelm vai tev, bet man radās jautājums, kur meklēt šo visu informāciju? Ideāls variants tas ir uzņēmuma mājaslapā. Tas, es teiktu, kā viena pietura visai informācijai. Sadaļā investoriem, jā? Tad sadaļā investoriem ir pieejama informācija par finanšu atskaitēm, finanšu pārskati, ir pieejami. Jā, viss ir gan vispār korporatīvo pārvaldību, gan arī finanšu pārskati. Tā kā tur viss ir atrodams. Ceturkšņa pārskati un gada pārskati, jā. Jā, man ir vēl viens. Var? Jā. Ļoti ātrs. Mans ciniķa vēlniņš par šo prasa. Tā kā, ja tas ir uzņēmuma mājaslapā, viņi ir neapšaubāmi ieinteresētā puse, lai es kā investors viņiem investētu. Vai ir kaut kāda alternatīva vieta, kuru apčakot, vai viss ir kārtībā, un vai tiešām tā informācija, ko viņi sniedz, atbilst patiesībai? Jā, man patīk tavi jautājumi. Tieši mērķi. Tā kā, protams, mums jāsaprot, ka tur noteikts mārketings no uzņēmuma puses, jo viņam ir svarīgi, lai uzturētu to investoru interesi, lai aicinātu vairāk ieguldīt tieši konkrētu uzņēmumu. Ja tīpaši tas ir tad, kad uzņēmumi nevisai labi iet, un tad viņš mēģina to paslēpt. Tad mēs kritiski, vienalga domāju, ka uzņēmuma mājaslapa ir labākais avots. Vienīgi mums jāizslēdz to iekšējo kritiku un kritiski jāizvērtē visu, ko viņi saka gada pārskatā. Jo tur var būt diezgan daudz rožaiņu, skaisto izteicienu par uzņēmumu, ka visiem viss ir ok, jā, tas ir laicīgi un viss būs labi pēc tam. Bet cipari nemelo, cipari objektīvi, un tad skauties tikai uz viņiem, bet varbūt tā, ar pievērsto aci apskatot tos vadības komentārus, tad tas varēs iedot to ainu. Kā saprast, vai cipari ir ticami vai nē, tad uzņēmumam ir auditori, uzņēmumam ir padome, kuri par to rūpējas, kā cipari ir ticami. Bet, nevaru nepateikt, ka arī vēsturiski bijuši nevisi labi gadījumi no uzņēmuma puses skandāli un arī pat maksāt nespējas gadījumi ASV, tipši un arī Ķīnā. Bet pēc tam ar regulējumu, ar uzlabotu regulējumu to panāca, ka ļoti minimizēja to. Bet, mums pašiem, mēs paši varam uztaisīt vislabāko analīzi, ieslēdzot to iekšējo kritiķi. Jā, Julija pieminēja ļoti labu lietu, tad, kad tu skaties tās finanšu atskaites, finanšu pārskatus un vadības ziņojums, tur tiešām ir kā mārketingā, tur ir izcelts tas labākais, ko vajag izcelt, un paslēpts tas, ko vajag paslēpt, un tas kritiķa moments, ko Julija minēja, ir obligāts. Un sanāk, ka līdzīgi kā ar precēm, kad mēs iepērkamies veikalā, ja mēs metam savu aci uz visu, ko mārketings mums saka, uz visiem tiem lieliem saukļiem, tad rezultātā mēs varam nonākt auzās. Un ar finanšu atskaitēm un vadības pārskatiem atkal, tur, es vienkārši tagad atcerējos pēdējā laikā to, ko esmu skatījusies. Tur tiešām vajag skriet cauri ar acīm tam, kas ļoti, ļoti, ļoti ir izcelts un meklēt arī zemūdens akmeņus.
Nu jā, un vispār kopumā es teiktu, ka tā ieguldīšana ļoti attīsta tavu kritisko domāšanu, to spēju kritiski domāt. Tas ļoti, ļoti palīdz. Un tad tu uztaisīji to kādu secinājumu, un tad tu uztaisīji double check ar akciju cenu. Jo akcija cena ir parasti vislabāk atspoguļo to, kas notiek ar uzņēmumu. Man ir jautājums arī tāds, savus sautīgos nolūkos, kā investoram. Man ir jautājums kā investoram. Jā, tu minēji par to, ka ir jāsako informācijai un ir jāskatās, kas notiek nozarēs, tur sektoros, industrijās, bet kur šo informāciju meklēt? Tas ir jālasa mums tādi ziņu portāli, Bloombergs, Reuters un tā tālāk. Un vienkārši jāsaprot, jāveido sava domāšana. Tiešām dažreiz ir tā kā nozares pārskati, bet tos visus tā kā tendences mēs paši varam diezgan labi noteikt. Ja mēs esam ekonomiski aktīvi cilvēki, kuri seko, kuri klausās podkastus, kuri arī musējo, piemēram. Tas ir ļoti labs podkāsts, starp citu, jā, tā kā, es domāju, ka vienkārši jābūt aktīvam un jāseko, kas notiek pasaules ekonomika. Tad jānomaina sociālajie mēdīji uz kaut kādām arī pusstundu dienā arī palasīt ziņas un paskatīties, kas notiek. Bet sanāk arī tas ir tāds kā ekonomikas ziņas, saistībā ar ekonomiku. Jā, noteikti. Es teiktu, ka tas ir primāri, jo tas palīdz saprast. Jo tas jau, ne tikai kaut kādas runas un domas, bet reāli ir cipariem. Kāda ir cilvēku mobilitāte, piemēram, kas tur Ķīnā ar Covidu, vai, piemēram, ja tur joprojām viņiem diezgan grūta tā bija izaja no Covida, jo viņi visu laiku tur slēdza, atver, un tas arī ietekmēja ļoti uzņēmumus, kuriem ir, piemēram, kas pārdot luksus preces, viņiem bija grūti, jo viņiem liels pārdošanas apjoms tieši lidostas, un, tur viņi neko nevarēja izdarīt. Un tad jāveido tāda kā kopbilde. Sanāk, ir jāievāc informācija un jāveido kopbildi. Vilhelm, vai tu esi kaut ko dzirdējis par dotcom periodu? Vai par tulpēm? Par tulpēm es esmu dzirdējis, un es esmu dzirdējis, ka es vienmēr trāpu uz nepareizo krāsu, tad, kad man viņas ir jānopērk. Ne tieši finanšu tirgus kontekstā. Tur es par tulpēm nedzirdējis. Es dzirdējis par dotcom, ka bija bums, ka burtiski kaut kādas baumas par to, ka cilvēki caur domēniem kaut kā pelnīja, man liekas, vai kaut kas tāds. Ka bija tas bums, ka cilvēki pat rakstīja sev uz pieres kaut kādus, kaut kādas adreses vai kaut ko tādu, lai pelnītu. Es nezinu, šis ir tāds leģendu līmenī. Tie ir kaut kādi 90. beigas, ne 2000. sākums. Jā, tā doma man bija arī saprast, vai tu esi informēts par dažādām situācijām tirgū, kas ietekmē kopējo tirgus situāciju un izveidojas tāds kā burbulis. Tas dotcom periods ir tie 2000. gadi, un arī, ja mēs runājam par tiem sektoriem, par tām nozarēm, tad tā kā reiz tas interneta bums, tajā brīdī tajā nozarē, tajā sektorā tur bija liels burbulis, un man liekas, tur bija, kas tik tur nebija tajā tirgu, un cik tik lieli tie paši multiplikātori, price to earnings nav tur bijuši. Man liekas, tam pašam eBayam bija tur kaut kāds kosmisks, kaut kāds kosmisks cipars ir bijis. Jo es gribu arī pārunāt, lai tev ir informācija par to, kas ir tie red flag, kas ir tie striktie punkti, kā man saorientēties, kad noteikti nē, un, protams, arī ņemot vērā arī kaut kādus vēsturiskus burbuļus, kur es kā investors, es visu laiku dzirdu to buzz, par kaut kādu tēmu, par kaut kādu sektoru, un es lasu, klausos raidierakstu, lasu ziņas, esmu gatavs investēt, un reiz ir tas buzzing, par kaut kādu konkrēto sektoru nozari, un es eju, un tad izrādās, tas ir bijis burbulis. Tad varbūt arī ir vērtīgi Julijai uzdod, kas ir tie striktie punkti, kam man jāpievērš uzmanība. Noteikti nē, tur man, vai arī double check, triple check. Ja mēs runājam par burbuļiem, tad, kā tu pareizi teici, tie ir multiplikātori, kad viņi ir kosmosā.
Bet ir tā, ka mums arī nav lielas pieredzes runājot par šo te, jo, tulpes, tad vēl bija daži, bet pēdējais tas bija .com bubble. Kas tur notika, jo tur tas bija internetā attīstīšanas ļoti strauši posms, kad tā kā pārāk tas viss bija uzpūsts. Un tie multiplikātori bija kosmosā, price to earnings un citi līdzīgi rādītāji. Bet apakšā uzņēmumi vēl nekas nebija. Tur bija, viņi tikko bija sākuši savu ceļu, tieši attīstīt savus produktus, piemēram, Cisco, tas pats viņam tie rūteri, viņi tikko sāka to darīt, bet tirgus vēl nebija. Tas viss akciju cena bija pamatota ar gaidām. Bet nekas tur apakšā nebija. Vienalga, mēs atgriežamies pie finanšu rādītājiem. Vienalga, sanāk, ka, lai saprastu, vai šim uzņēmumam apakšā kaut kas ir, tad ir jāskatās viņu reālie dati. Un tu pieminēji multiplikātors. Tad multiplikātori, kas tie tādi ir, bet varbūt arī tādā īsumā, tie, kas mums klausās, jo tas ir kaut kāds jauns, ko mēs tagad pieminam raidierakstā, tad kas ir tas multiplikātors un uz ko viņš norāda? Jā, pats parastākais tas ir price to earnings. Tad, kad mēs cena dalīta ar akciju peļņu, ar peļņu uz vienu akciju. Tātad, cik reizēs akciju cena pārsniedz to peļņu uz vienu akciju. Tātad, jo viņš augstāks, jo attiecīgi uzņēmums maksā dārgāk. Bet es uzskatu, ka mēs noteikti nevaram skatīt šo uzņēmumu, šo radītāju vienkārši atsevišķi no pārējiem, tikai viņu izolācija. Jāskatās, vai uzņēmums, vai kas tur ir apakšā, kādas ir prognozes, jo bieži vien ļoti labam uzņēmumam tas rādītājs, tas PE, price to earnings vai cena pret peļņu, ir ļoti augstā līmenī. Bet arī uzņēmums vienkārši ir izcils un viņam ir, Nvidia. Tagad visi par to zina. Un tur viņiem tas PE ir ļoti augsts un arī citi multiplikātori. Multiplikātors tas ir tad, kad mēs dālam, piemēram, akcijas peļņu ar cenu vai cenu ar akcijas peļņu vai cenu ar uzņēmuma apgrozījumu. Un, Nvidia ir ļoti augsts, bet arī tas uzņēmums attīstās ļoti ātri. Un tur ir kaut kas apakšā. Nav tā, ka tur vienkārši gaiss. Un, viņa pierāda, ka viņa ir, ka tas uzņēmums ir tiešām tik dārgi maksā. Tā kā, ko darīt reizēs, kad apakšā vispār, es nezinu, ja es pareizi izsakos, nav uzņēmuma? Teiksim, kas būtu gadījumā ar to pašu kriptovalūtu vai kaut kādiem NFTs vai kaut ko tādu. Jo tur apakšā nav kaut kāds uzņēmums, tas ir, vai sanāk, ka tas viss ir vienkārši tāds uzpūsts burbulis, vai kā tas strādā? Jā, tas ir, tad mēs pišķiņējam citā virzienā, bet ļoti pareizi to pajautāju. Tieši tā, tur nav nekas apakšā, ne naudas plūsmas, ne peļņas, un tad vienkārši tā cena ir atkarīga no pieprasījuma un piedāvājumu. Kurš nosaka to pieprasījumu piedāvājumu? Nezinu, kaut kāds hypes vai, tagad tie pērtiķu NFT ir hypā, visi par to. Viņi, man liekas, tagad ir riktīgi nokrituši. Pēdējo reizi es dzirdēju, ka tur ir viss danzos, viss ir pa mīnusiem. Jā, tā kā visi tie shitcoini arī, tu nekā nevari noteikt to patiesu vērtību, jo tur nekas nav apakšā. Īstenībā tas pats ir ar zeltu, vienkārši zeltu. Visi ir pieraduši pie zelta, un ir arī tādas domas, kā ja viss slikti, ja tur, nezinu, karš un vēl kaut kas, tad visi tur ieguldā zelta, un tas būs vienotā valūta. Bet, es esmu diezgan skeptiska runāt par šo te, jo, tu nekā nevari noteikt to patieso vērtību un arī cenu.
Jā, tīrais pieprasījums un piedāvājums. Tad, kamēr ir tas pieprasījums, vērtība aug, jā, bet tiklīdz ir kaut kāds mazāks vilnis, jā, kas cilvēkiem liek nenoticēt, jā, tad tas pieprasījums samazinās un vērtība arī iet uzreiz uz leju. Un, jā, sanāk, pastāv arī kaut kādi hype, pastāv arī kaut kas vienkārši šobrīd trendā, modē, jā, un tas arī izveido cilvēku interesi, kas arī izveidots ar to pieprasījumu, kāpēc arī vērtība pieaug. Ja? Vēl nākamais, ko es arī gribētu izrunāt, kas ir tas, ko noteikti nedrīkst izmantot, ja individuāls investors vēlas ieguldīt akcijās. Kas ir tas, ko noteikti nē? Noteikti nē, tā ir treidošana. Tas vai day trading. Tas nozīmē, ka šodien es ieguldu, pēc nedēļas es pārdodu. Nē, piemēram, tur uzņēmums pieauga par 2%. 2% nedēļa, tad fiksēju. Bet nē, tas pirmkārt ir ļoti nogurdinoši. Visu laiku tur katru minūti sekot un jā, es būdama studente to pamēģināju ar demo kontu, un pat, labi, ka tur nebija reālas naudas. Es nopelnīju, varu pateikt, bet godīgi, bet nebija tur lielas peļņas. Bet man ļoti nepatika, ka man visu laiku bija jāskatās. Es pati sev tādu instrukciju uzrakstīju, tā kā galvā, bet reāli tas bija ļoti nogurdinoši, un tas arī ir tās veids, kā ātri zaudēt naudu. Tā kā, jā, sākumā varbūt tur peļņa, bet pēc nedēļas, pēc divām, pēc mēneša tur viss iet uz leju. Un otrais, arī es zinu, ka bieži zaudē naudu, ir tāds variants, daži brokeri to piedāvā, tas ir treidošana ar pleci, tirzniecība ar pleci. Tad tas nozīmē, ka es aizņemos kapitālu, tas viss ļoti viegli, nav tā, ka es parakstu tur papīrus un tur izvērtēju manu kredītspēju. Nē, tas viss automatiski un vienkārši es aizņemos naudu, nospiežot X2 vai X3 vai X5, un tad sanāk, kā palielinās mans ieguvums, bet arī palielinās mani zaudējumi. Tad, ja uzņēmums pieaug par 2%, tad es nopelnu 10%, ja man ir X5, 5 reizes vairāk. Bet arī, ja viņš nokritas par 2%, tad es zaudēju 2 reizes vai 5 reizes vairāk, ja man ir X5. Un tur ir tā, ka kad tirgus iet uz leju vai uzņēmums iet uz leju, un man ir X5, uzņēmums nokrit par 5%, un man ir mīnus 25%, un man tā sistēma automatiski, tur jāskatās, protams, tie noteikumi, visi nosacījumi, bet bieži vien ir tā, ka sistēma uzsaka stop loss. Un tas stop loss, tas ir, kad man aizveras pozīcija un man automatiski tiek pārdots šīs uzņēmums. Un man tiek fiksēti zaudējumi. Un es nekāda veida nevaru atgūt viņus atpakaļ. Vienīgi investēt labākos uzņēmumus. Tā kā šeit, gribi vai negribi, man ir tiek aizvērta tā pozīcija. Tas nozīmē, ka uzņēmums tiek pārdots. Ne pēc manas gribas, bet vienkārši tāpēc, ka sistēma tā taisa. Viņi arī tur aizstāv gan sevi, gan arī ieguldītāju, bet principā tas ir viegls veids, kā zaudēt naudu. Un ļoti, ļoti ātri un ļoti lielu naudu var zaudēt. Tā kā, jā, tāpēc azartiskiem cilvēkiem noteikti par to jāpadomā, kā ierobežot zaudējumus. Un, jā, tad šo noteikti nevajadzētu darīt. Bet tādi day traderi jau eksistē, vai ne? Bet es pieņemu, ka tad, tā ir nozare, kur nevajadzētu bāzt degunu iekšā, ja tu neesi ļoti, ļoti izglītots finansiālajā jomā. Es īstenībā nezinu. Es zinu cilvēkus, kuri ar to nodarbojušies, bet es nezinu nevienu cilvēku, kurš ar to ir nodarbojies joprojām. Visiem tas bija īstermiņā, un es tiešām nezinu, kurš ilgtermiņā ar to nodarbojas. Man gan cita ir pieredze, un es zinu, es varētu saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem cilvēkus, kuriem tā ir profesija,
kuri ar šo ikdienā pelna naudu. Bet šeit ir jāsaprot, ka tas nav tā, ka viņi vienreiz ir atvēruši brokeru kontu, uztaisījuši vienu darījumu, un tas viņiem realizējās plusā, un pēc tam viss bija ļoti labi. Nē, tur bija arī ļoti smagi zaudējumi, un pa lielam profesionālā treidošana, spekulēšana tirgu prasa diezgan ilgstošu stratēģijas izkopšanu. Cilvēki velta gadus, lai izkoptu šo stratēģiju, un pārbauda viņu vairāk kārt, un tikai tad, kad viņi ir ierauguši, ka šī stratēģija kaut kādā veidā viņiem strādā, viņi to pārnes uz savu reālo naudu un arī tā kā palielina šīs likmes, bet nākamais atkal kā treideri spekulanti, viņi ņem vērā darījumu apjomu, tā kā darījumu skaitu, un viņiem tas svarīgākais ir tas nevis, lai visi darījumi ir plusa zīmē, bet lai kopskaitā ir plusa zīmē. Un viņi arī fiksē zaudējumus, viņi arī gatavi zaudēt, un tā ir tā riska pārvaldīšana, zaudējuma pārvaldīšana. Ja viņi redz, ka stratēģija nestrādā, viņi fiksē zaudējumus, bet vienkārši vajag, lai tie zaudējumi ir pēc iespējas minimāli, un tā iespējā, kad aug, tad viņi ņem to maksimumu, ko var paņemt, bet tas tiešām ir darbs, un tas ir darbs, un turklāt arī ņemot vērā biržas darba laikus, tas ir darbs arī vakaros, piemēram, mēs runājam par ASV biržu, kas strādā vakaros, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un tur tiešām ir jābūt, manuprāt, tur jābūt kādām tādām ļoti spēcīgām rakstura īpašībām, lai tīri to visu emocionāli varētu turēt, jo viena lieta, ka tev ir profesija, izglītība, tu ej strādā, tev ir karjerā, tu pelni naudu, tu saproti, ka tu vari mainīt profesiju, tu vari aiziet strādāt citur, bet tur visa tava nauda ir finanšu tirgu, un tu vari jebkurā brīdī to zaudēt. Tā kā, man ir arī cilvēki, kas dara šo 30 gadus. Oh, wow. Cool. Kas dara šo 30 gadus. Un mums arī bija saruna par to, kā tas notika arī tajā brīdī, kad tas vēl nebija viss digitalizēts. Tā kā, bet tiešām tā ir profesija. Un turklāt arī viņi ir grūta. Lūk, bet, ja mēs runājam par individuāliem investoriem, par cilvēkiem, kas vēlas veidot kapitālu, par cilvēkiem, kas vēlas uzkrāt ilgtermiņā, par cilvēkiem, kas vēlas veidot šo te finansiālo neatkarību ilgtermiņā un savām vecumdienām, tad tiešām tas ir tas stāsts par to, lēnāk braukšu, tālāk tikšu. Un tas, ko arī Jūlija minēja par šiem te ka tiešām saistībā ar aizdevumu pie brokera un ar šo te spekulāciju pirkšu pārdošu. Tur ir ārkārtīgi augsts iespēja zaudēt naudu un neatgūt. Tā kā tas tiešām tā kā es pat īstenībā, Jūlija, par savām investīcijām stāstu. Es stāstu par savām investīcijām sekojoši. Man ir minivans. Man ir tiešām minivans, ar kuri ir ērti, komfortabli braukt kaut kur ilgtermiņā, tālā ceļā. Neviens manam minivanam nekad nepateiks, wow, cik krūta, bet man arī nevajag to. Un tā arī pieeja attiecībā uz investīcijām, kas, manuprāt, priekš mums, kam ir hobija, kam ir ģimene, kam ir profesija, karjeras, ir forši braukt tajā minivanā, nevis tajā Formula 1. Tā kā, lai tas paliek tiem pāris cilvēkiem. Klau, Vilhelm, kā tev tagad? Mēs izrunājām ar Jūliju daudzus aspektus, kas ir jāņem vērā, veidojot savu portfolio, kas ir tas, kas jāņem vērā atlasot, kā sašaurināt savas iespējas. Tagad es uzdošu tev to pašu jautājumu, kas bija arī raidījums sākumā. Tev ir 10,000 eiro. Kā mainīsies tagad tavs sadalījums? Man liekas, es esmu diezgan komfortabls ar to sadalījumu. Tas bija tā norāda, ka nevajadzētu būt komfortabli. Nē, viss kārtībā. Okay. Ar tiem 30 līdz 40 varbūt maksimums procentiem, ko es ieguldītu kaut kādos aktīvos, pie tā es paliktu. Bet tad drīzāk tas, ko ieskicējot precīzāk, ko es daru ar tiem atsevišķiem procentiem, ko es ieguldu akcijās, es teiktu, ka man ir tā bilde nostabilizējusies bišķiņ vairāk, ka ir dažādi, tā teikt, sieti, caur ko mēs izsijājam iespējamos kaut kādus variantus, kas ir, viens
neieguldīt lietās, par ko es nezinu. Pat ja kaut kāda, nezinu, tur Ķīnas elektroauto nenormāli skaira, ka to viņiem ir tur 50+%, tad pirmkārt es nemāku ķīniešu valodu, otrkārt es neko nezinu par mašīnām, treškārt es neko nezinu par elektriskajiem automobīļiem. Līdz ar to ne tā labākā opcija. Tas ir viens, un otrs brīdī, kad es esmu atlasījis kaut kādus, tur variantus, ņemot vērā, ka es esmu burvīgi izglītots par keramikas izstrādājumiem, protams, un es zinu krūzītes, tad pierreiz pārbaudīt, kas tad notiekās finanšu tirgū kopumā, un vai māla krūzītes kā koncepts ir ar vispār kaut kādu nākotni. Un tad trešais aplūkot, vai konkrēto māla krūzīšu īpašnieks nelaiž konkrēto uzņēmumu pa burbuli 3 gadus no vietas un nesolās atkāpties tūlīt. Super, tu esi malicis. Es domāju, ka tu kļūsi par ļoti labu investoru. Ok, paldies. Es ceru. Jā, man īstenībā arī tādas pašas domas, kā arī Jūlijai, ka tu ķer ciet informāciju, ņem vērā un arī uzreiz viņu pielāgo klāt. Jo šodien mēs kā reiz arī izrunājām par šiem tie aspektiem, kurus tu minēji savā aprakstā. Man ļoti patika, kā mainījās tava atbildi. Ja sākotnē viņi vienkārši bija par akcijām un obligācijām, sākumā bija par akcijām, procentuālo sadalījumu, bet beigās tu jau sāki likt iekšā darbības, kā tu pētīsi, kam tu pateiksi nē, kam tu pateiksi jā. Un tas jau parāda to kritisko domāšanu, ko minēja Jūlija, ka tajā brīdī, kad mēs izvēlamies instrumentu savā portfolio, forši, ka kāds kaut ko runā, bet mēs vienmēr turam vaļā to kritisko domāšanu un kritiski pieejam pie informācijas un pie cipariem. Jā, un daytradošana ir off the table. Jā. Vismaz kamēr es neesmu ieguvis doktora grādu. Labi. Šodien mēs runājām par aktīvu pārvaldīšanu un mēs runājām par to, kas ir jāņem vērā, izvēloties instrumentu savā portfolio. Pie mums bija ciemos Jūlija Bistro, kas mums izskaidroja gan, kas ir akcijas un obligācijas, kā arī pastāstīja, kā individuāli investori var ieguldīt obligācijās un kā viens no variantiem ir izpētīt un izskatīt krāju obligācijas. Un tāpat arī Jūlija dalījās ar mums savā zināšanās par to, kas ir jāņem vērā ieguldot akcijās un ka ir jāskatās finanšu atskaits, ir jāskatās, kas notiekās nozarē, sektorā, industrijā, ir jāskatās, ko dara vadība un kā uzņēmumu vadības periodā sokas. Un tāpat arī Jūlija dalījās ar mums ar striktiem nē, kā nevajag izmantot aizdevumus brokeru kontos un kā arī nevajag nodarboties ar spekulācijām. Un tas ir tas stāsts par lēnāk braukšu, tālāk tikšu. Paldies tev, Vilhelm, paldies, Jūlija. Paldies jums. Paldies jums, dāmas. Un mūsu klausītāji, jums ir radušies jautājumi sakarā ar šo epizodi un arī kopumā, jums ir jautājumi par investīcijām un par finansēm, lūdzu sameklējiet Finanšu izglītības biedrību sociālos mēdījos, Instagram, Facebook, LinkedIn, uzdodiet savus jautājumus un pilnīgi iespējams viens no jautājumiem vai arī kāda tēma, ko jūs ierosināsiet, parādīsies arī kādā jaunā no naudas lietas epizodēm. Tiekamies un šobrīd tā. Atā. Atā.